Franču komponists Žans Krass operu sarakstīja Pirmā pasaules kara laikā. Tās pamatā ir Alberta Samēna librets, kas ir versija grieķu mītam par ciklopu Polifēmu un viņa nelaimīgo mīlestību uz skaisto Galateju. Lai arī operas stāsts ir sāpīgi skaudrs, mūzikas valoda ir veldzējoša, stilistiski tuva impresionismam, atzīst diriģents Artūrs Gailis. Mūzika ir debišķīgi skaista, un līdz ar to varbūt kaut kādā ziņā es pat teiktu, ka ir brīži, kad tas skaistums gandrīz vai kontrastē ar saturu, bet patiesībā katra nots arī ļoti vienlaikus ir atbilstoši tam visam, kas notiek. Žans Krass ļoti meistarīgi ir uzrakstījis tieši šajā manierē. Režisora Ināra Slucka atzīst, ka veidojot šo darbu tieši šobrīd nav bijis iespējams nereaģēt uz pasaulē notiekošā kontekstu, tādēļ darbība notiks kara hospitālī, kur Polifēms tikko atgriezies no kara, ne tikai vizuāli, bet arī garīgi sakropļots. Un dabīgi tas nav tikai šim cilvēkam, bet tas ietekmē arī visus apkārtējos. Jo man kaut kā šokējuši visi tie stāsti, kādi ir tie cilvēki, kuri šobrīd atgriežas pēc Ukrainā, kara gan Krievu, gan Ukraiņu pusē. Un tas ir briesmīgi. Scenogrāfiju izrādē veidojas Aigars Ozoliņš, bet kostīmu māksliniece ir Evija Dāboliņa, kura stāsta, ka vizuālais tēls ieturēts monochromos toņos, neizmantojot spilgtas krāsas un akcentus, lai dotu iespēju vairāk izcelties pašiem tēliem. Un tāpat laikā ir ļoti arī šokējoši efekti, kā piemēram tieši Polifēma vizuālais risinājums. Un iespējams, ka ar vājākiem nerviem labāk pievērt acis ir, bet tā ir realitāte. Kāda nu viņa ir, nenoslēpjot. Jau nākamajā mirklī pati praksē pārliecinos par Evijas Dāboliņas teikto, jo sarunai tikko pēc grimma uzlikšanas pievienojas Polifēma lomas atveidotājs Artis Muižnieks. Viņa seju vismaz tūplānā patiešām ir visai biedējoši uzskatīt. Dziedātājs padalās savās pārdomās, strādājot pie jaunās izrādes. Tu vispār sāc novērtēt, kāda vispār ir tā tava dzīve, kādas ir tās vērtības tavā dzīvē. Un, patiesībā apskatāmies apkārt. Mums tā visi šeit smaida, visiem viss ir kārtībā, bet citur tā nav. Par ko jums personiski vairāk ir tas stāsts? Man Polifēma tēls ir sāpīgs, un tā viņa mīlestība pret Galateju ir, es teiktu, ļoti nožēlojama. Viņš ir bezpalīdzīgs, un viņa ir kā šis pēdējais salmiņš, pie kura viņš turās, un tā beigās viņš saprot, ka tur vairs nekas nebūs, un līdz ar to viņš izdara to, ko viņš izdara. Galateja savukārt ar lielu prieku sagaida no kara savu mīļoto, taču, kad saprot, ko karš ar viņu ir izdarījis, neatrod sevī spēku mīlestību saglabāt, kas Polifēmu arī noved līdz galējiem lēmumiem. Par savu Galatejas lomu stāsta Laura Kancāne. Man laikam visvairāk uzrunā kā Galateju tas, kā to ar saviem lēmumiem, ar savu rīcību vari ļoti iespējams absolūti negribot ietekmēt otru cilvēku. Jo tas man pašai ļoti tāds būtisks jautājums dzīvē, un šajā iestudējumā es to ļoti izjūtu. Kā tu ar savu egoismu, tādu domāšanu tieši par sevi, ka tu vari kādam būt pēdējais piliens. Laura Kancāne un arī viņas māsas Līkasas lomas atveidotāja Lijāna Muižniece atzīst, ka operas vokālās partijas apgūt nav bijis viegls uzdevums. Jā, mācījāmies mēs ļoti ilgi. Ir ko piespiesties, mūzika ārkārtīgi skaista, bet pagāja labs laiciņš, kamēr mēs tikām galā. Jā, jo ritms ir sarežģīts un kā jau franču mūzikā daudz vārdi ar daudz notīm, kurus vajag saprast. Jā, tas ir impresionisms, un impresionisms ar franču valodu kopā. Ir ko pacīnīties. Operas studijas Figaro jaunie studējumi Polifēms izrādes Mūzikas akadēmijas lielajā zālē skatāmas šodien, kā arī 7. un 9. novembrī. Baiba Kušče, Latvijas radio.